pastāst varbūt arī par laika prognozi. Nu jā, Ilza noteikti varētu kaut ko mums iemest. Zinās teikt. Jā, Latvijā šajās dienās mēs runājam par to, ka atpūsnis ir radījis plūdus valsts rietumu daļā, tāpat arī valsts centrālajā daļā, bet šajās dienās Austrālijas ziemeļrietums ir piemeklējuši ļoti plaši plūdi, arī stipras lietavas, un līdz ar to tur situācija ļoti sarežģīta. Ir izskaloti ceļi, slēgtas lidostas, un vēl viena sliktā ziņa ir iedzīvotājiem, ka ir ieskaloti krokodili pilsētas ielās, un atbildīgie dienesti cenšas glābt šo situāciju kā nu vien var, tā kā tur plūdu izraisītie riski būs mērāmi ļoti lielos zaudējumos. Tādā ziņā mēs varam teikt, ka, jā, protams, arī mums katram rūp sava zemes, savas zemes pleķītis, un arī tie, kas ir tuvāk šīm te aplūstošajām teritorijām, protams, to novērtē un izjūt. Un tūlīt pat jau arī par to, kāda situācija ir gaidām turpmākajās dienās. Šīs rīts lielākoties ir apmācies, daudziet arī smidzinošas lietus, un arī dienas laikā ir gaidāmi nokrišņi, un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par to, ka visā valstī ir paaugstināts ūdens līmenis upēs, ir dzeltenās pakāpes brīdinājums, Kurzemē ir oranžās pakāpes brīdinājums par aplūstošajām teritorijām, bet šodien jārēķinās arī ar to, ka Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies vējš brāzmās līdz 20–22 metriem sekundē, iekšzemē vēja brāzmas līdz 15–17 metriem sekundē. Diena būs lielākoties mākoņaina, no rietumiem pēcpusdienā debesis pakāpeniski skaidrosies, tomēr dienas gaitā daudziet ir gaidāmas liedus, stiprāki nokrišņi ir gaidām valsts austrumos. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no 5 līdz 7 grādiem, vietām zemgalē līdz 8 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim smidzina, šobrīd gaisa temperatūra 6 grādi, dienā līdz 7–8 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, un arī ik pa brīdim ir gaidāms smidzinošs lietus, vakarpusē nokrišņi mitēsies. Par laikapstākļiem, kādi gaidām turpmākajās dienās, tad lietum turpmākajās dienās pievienosies vietām arī slapjš sniegs. Naktīs dažviet gaisa temperatūra svārstīsies ap 0, līdz ar to jārēķinās, ka gan uz autoceļiem, tāpat arī uz ietvēm veidosies apledojums. Dienu laikā gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz +4–+5 grādiem. Pareizlaiks 7:30.